Mūsu skatījumā, jā, tā ir būtiska un nepieciešama lieta mainīgajos būvniecības apstākļos, kur nevēlas būvēt fundamentālas lietas, bet pagaidu būvs vai būves, kuras pēc tam laika gaitā var pārvietot. Skrupāļi mēdz būt dažādi. Ir vienkārši skrupāļi terasēm, jau ar gatavām uzkavām, kur pēc tam vienkārši vieglāk privātpersonai ir uzstādīt arī jau pašu konstrukciju. Un mēdz būt sarežģītāki skrupāļi vai garāki skrupāļi, kā pieņemsim šis 2-metrīgais skrupālis ar piemetinātu flanci vai pamatni konstrukcijas izbūvēji. Tāpat ir arī pieejami skrupāļi, kas ir saliekami, kur var veidot garākus skrupāļus, sliktākas grunts apstākļos, kā pieņemsim purvi, ūdeņainas vietas, priekš laipām, terasēm un citām konstrukcijām. Un ir skrupāļi, kas ir paredzēti arī žoga būvniecībai, kurus ieskrūvējot, pēc tam ieliekot stabu, nofiksējot stabu, var veikt arī žoga montāžu. Pēc ražošanas un visu metināšanas darbu veikšanas, konkrēti vītnes metināšanas, skrupāļi tiek karsti cinkoti, un viņiem cinku pārklājuma biezums sasniedz līdz 70 vai pat vairāk mikroniem. Un attiecīgi tas veido arī nodrošina to kalpošanas laiku skrupāļiem 30, 40 vai pat 50 vai pat vairāk gadus. Skrupāļu kalpošanai viss būs atkarīgs no apkārtējās vidas vai no grunts sastāva. Un kā tas notiek dzīvē, mēs apskatīsim vienā no mūsu objektiem Ikšķilē. Šobrīd mēs esam Ikšķilē, Gobu ielā, pie mūsu sadarbības partnera MRG Partners. Ar šo uzņēmumu mēs sadarbojamies jau vairāk kārt. Kā var redzēt, ir jau izbūvētas viņiem uzstādītas mājas uz mūsu skrūvētajiem skrupāļiem. Un šobrīd notiek skrupāļu skrūvēšana. 4. mājiņai sanāk, jā. Šīs mājiņas viņiem būs kā office. Mēs pareiķinājām izmaksas pirmā kārtā. Mēs pareiķinājām laiku, mēs pareiķinājām saskaņošanu. Mēs sapratām, ka tā fundamentālā būvniecība tā nav priekš mums. Un mēs gribējām pirmkārt maksimāli saglabāt dabisko vidi, tāpat ir kur priedes esam saglabājuši visas, jo tas piedod tādu fantastisku ainavu. Un mēs gribējām ofisu paši sev, pirmkārt no koku konstrukcijas, un tas arī iedod iespēju automātiski mums to konstrukciju uzstādīt uz vieglas konstrukcijas pamatiem. Nu, un mums nebija daudz jādomā. Vienkārši mēs personīgi pazīstam Privakonu jau gadiem, un mums nebija daudz jādomā, pie kā vērsties ar šo lietu. Un mēs izstāstījām, kāda ir mūsu tā ideja, un Privakons mums uzreiz piedāvāja risinājumus. Šeit ir izvēlēti skrupāļi ar piemetinātu flanci vai pamatni, vieglākai ēkas vai konstrukcijas uzstādīšanai. Šeit jau ir skaidri zināmi skrupāļu garumi. Tie ir 2 metri gari skrupāļi, kurus puiši arī attiecīgi pēc norādītajām vai dotajām augstuma atzīmēm arī saskrūvē. Uzņēmums MRG Partners ir noracis melnzemi, melnzemes virskārtu, sabēris šķembu, noblīvējis viņu, lai neaugtu arī zāle. Apakšā, protams, paliekot georeži vai geotekstilu. Koordinātas vai skrupāļu punktus uzņēmums ir iedevis pēc GPS lokācijas. Var dot pēc GPS lokācijas, var iedot izejas datus vai ēkas novietojumus, un pēc tiem mērīt skrupāļus, bet tas ir no katra klienta vai sadarbības partnera iespējām. Augstuma atzīmes arī ir iedevuši mūsu partneri, un tad puišiem vienkārši ir nolikt nivelieris, un viņi pēc augstuma atzīmēm arī viņus skrūvē. Šeit var redzēt to priekšrocību, ka uzstādot ēku uz skrupāļu pamatiem, tiek iegūts attālums no zemes, ēka nav pie pašas grunts, viņa ventilējās. Un šeit var redzēt, ka ir sabērtas šķembas, lai nodrošinātu to, ka neaugs zāle un klientam vai nomniekam vai saimniekam nebūs jāapļauj un jādomā, kā viņu likvidēt ilgtermiņā. Lai panāktu estētisko, protams, kā ir redzams, var visu ēku vai visu objektu ieskaut ar bruģi. Var veidot terasi, var pagarināt terases sānu malas, lai konstrukcija, skrupāļu konstrukcija nebūtu redzama. Tā lielākā vērtība ir pamat izbūves laiks un pamat izbūves izmaksas.
Un mēs paši esam jau vienu pilno gadalaika ciklu pārdzīvojuši. Mums viss ir kārtībā, viss ir fantastiski, mums nav nekādu problēmu ar to. Un vēl jau tā labā lieta ir tā, ka šī te būvniecības princips, viņš tev nepiesaista pie šī te gabala uz daudziem gadiem, jo mazums mainās dzīve, mazums mainās vērtības, mazums mainās vajadzības. Tu to konstrukciju visu var noņemt un aizvest uz citu vietu vai savukārt noņemt nost un uzlikt jaunu vietā. Un, ja vajadzīgs ir pamati stiprāk, tad vienkārši saliec vēl skrūpājus klāt. Tas ir ļoti ērti, fleksibli, un, manuprāt, mūsdienās vispār jābūt tā, ka nevajag piesaistīties un pieķerties fundamentālām lietām. Par skrupāļiem, ja mēs skatāmies uz zemes slāņainuma īpatnībām, tad priekšrocība mūsu gadījumā ir tā, ka mums ir dažādi veidi skrupāļi, gan gatavie ar piemetinātām montāžas galvām vai flančiem, ir arī skrupāļi, kurus ir iespējams pagarināt. Attiecīgi, ja ir kūdrēns apvidus, purvains vai ūdeņains apvidus, tad var to skrupāļu konstrukciju veidot stipri garāku, pat līdz 10, 12, 16 metriem. Skrupāļi pēc būtības skrupāļus varam uzstādīt gan vienkāršām konstrukcijām, terasei, laipai un vieglas konstrukcijas ēkām, gan arī lielākiem objektiem, garākām laipām līdz kilometrim, 2 kilometriem un vairāk. Tas viss priekšrocība, skrupāļu priekšrocība ir tāda, ka var pēc skrupāļu montāžas principā tajā pašā dienā vai nākošajā dienā var jau uzstādīt pašu konstrukciju. Nav jāgaida, kamēr sacieties betons vai kaut ko izlīdzināsiet. Mūsu gadījumā puiši saskrūvē pēc konkrētām augstuma atzīmēm un pēc tam ir tīri montāžas darbs karkasam vai konstrukcijai. Skrupāļi tiek ražoti no tērauda profiliem, kuriem pēc tam tiek piemetināts vītnes, atbilstoši katram skrupālim, kam viņš ir paredzēts. Terases skrupālim ir viena veida vītne, lielākiem skrupāļiem vai skrupāļiem, kuriem ir paredzēts lielākas nespējas, ir garākas vītnes un platākas vītnes. Atšķirīgi ir arī skrupāļu biezumi. Ir 2 mm, 2,5, 2,8, 2,9, 3 mm, 3,5 mm biezi skrupāļi. Un, attiecīgi, no vēlamās konstrukcijas, ko vēlās klients uzstādīt, mēs arī piedāvājam savu risinājumu. Kā jau minēju, terasēm tad ir vieni, moduļu mājām ir nedaudz citi skrupāļi. Kā redzējāt mūsu objektā Ikšķelē, mēs varam veikt arī skrupāļu konsultāciju, palīdzēt jums izvēlēties nepieciešamus skrupāļus, kā arī to uzstādīšanu jūsu izvēlētajā objektā.